Autoservisiem, kas piedāvā riepu nomaiņu, šis ir gada darbīgākais laiks. Pieraksti aizpildīti līdz pat mēneša beigām. Lai gan servisos atzīst, ka šoferi kļuvuši apzinīgāki, rindas joprojām ir garas un klientiem jāgaida vairākas nedēļas. Ģimenē ir 2 mašīnas, tad vienai paspēju vēl nomainīt, un otrai, kamēr iegādājos, tad, kamēr atnāca riepas, tad izdomāju, ka uzreiz jāmaina. Un, kad pieteicu, tad jau bija rindas, un attiecīgi bija jāgaida 2 nedēļas. Es jau šogad cerēju, priecājos, ka visi laicīgi samainīšu, bet tagad tāds kā otrais vilnis, un tagad ir traki, jo visi grib tagad un šodien. Un tā kā šogad ārā bija saulains, silts, un neviens baigi negrib par ziemas riepām domāt. Visi sāk domāt, ka ir sals, un īsti cilvēki nesaprot, ka nevar nedēļas laikā Jēkabpilī visu apmainīt. Nereti rodas jautājums, cik laicīgi autovadītājiem būtu jāsāk domāt par riepu maiņu, lai izvairītos no rindām un nepatīkamiem pārsteigumiem, kad iestājas sals. Ja ir švakas vasaras riepas, tad būtu, man liekas, jāmaina oktobra sākumā kaut kā tad. Ja ir tādas labākas riepas, tad varbūt bišķi vēlāk, bet ir tādi, kas atliek visus pēdējo brīdi, īpaši tie ir vecāka gada gājuma cilvēki, jo viņi maina tad, kad likums to dara, liek. Un 1. martā viņi būs atpakaļ un liks vasaras riepas, un pilnīgi vienalga kā ārā sniegs. Riepas būs 1. decembrī. Jūs vēl neesat nomainījis? Netaisos. Kādēļ? Kādēļ man jāmaina? Es viņas lieku tikai dēļ paličiem. Ja es esmu padomju laika cilvēks, un es esmu braucis ar tādām riepām, ka jūs šausmās varbūt saķertu galvu. Tomēr lielākā daļa Jēkabpils autovadītāji savus spēkratus aprīkojuši ar ziemas riepām, jo naktīs jūtams sals. Katram gan ir citāda pieeja, kad tās mainīt. Ja ir slidens, tad jāmaina pirms tā noteiktā laika. Tā no 1. decembra ziemas riepas obligāti. Kad jūs jau nomainījāt? 2 nedēļas atpakaļ, kad bija zem +5. Kad Jēkabpilī pieslēdz apkuri dzīvokļiem, tad jāmaina riepas, kad atslēdz, jāmaina atpakaļ. Metāli taisīt dārgāk sanāk nekā riepas nomainīt. Normunds Švābe atgādina, ka pirms maiņas vajadzētu pārbaudīt, vai pērnās ziemas riepas joprojām ir labā stāvoklī. Šonedēļ viņš jau vairāk kārt saskāries ar klientiem, kuri atbrauc, bet vecās riepas vairs neder, un tiem atkal jāgaida garās rindās, lai iegādātos jaunas. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņģevičs, Vidusdaugavas televīzija, speciāli RTV.